Ja kāds pastāsta uz pēdējā laika zelta cenām, viņam rodās pamatots jautājums, vai mēs esam jaunā bonanzā vai kaut kādā milzīgā zelta bumā. Jo patiesi, pēdējā mēneša laikā zelts bija uzaudzis vairāk par 1000, ne 4600 līdz 5600, tagad mazliet nokrītot līdz $5200 par unci. Bet, ja mēs paskatāmies kopš 2022. Gada, viņš ir gandrīz četrkāršojies, pieaudzis no aptuveni $1600 līdz tiem pašiem $5600, kas ir fenomenāli, ņemot vērā to, ka šajā pat laikā arī akcijas rādīja fenomenālu kāpumu, augot 20 līdz 30% ik gadu, un bija visu laiku augstākajos līmeņos, vispār vēl joprojām ir. Bet zelta ienesīgums saplosīja visu globālo akciju indeksu ienesīgums, tā kā pilnīgi bez variantiem. Un tā jautājums ir tas, vai tas ir kaut kāds pāris gadu konteksts, kur bija kaut kāda fenomenāla veiksme, vai arī zelts labāks ieguldījums nekā akciju indeksi. Pastīsimies pāris posmos. Sāksim ar pirmo posmu. Ja mēs pastījāmies pēdējos pāris gadus, kad zelts bija labāks, pastīsimies pēdējos 26 gadus. Ja nemalnots, ap 2000. Gadu zelts maksāja kaut kur $250–300 par aunci. Un tagad viņš ir pieaudzis līdz 5200, kas nozīmē to, ka viņš ir pieaudzis kaut kur 3–4% gadā labāk nekā vidēja akciju indeks. Nu, atkarīgs no tā, kuras akciju indeks jūs skatāties, bet kopumā zelts būs bijis ienesīgāks. Un, protams, lielā mērā tas ir tāpēc, ka viņš ir pieaudzis no 1500 līdz nepilniem 6000 pēdējos 3 gados. Ja atņemam to ienesīgumu, tad liela daļa no tās vēsturiskās zelta peļņas nav bijusi. Bet tas tā ir vienmēr ar jebkuru ienesīgumu. Izņemiet labāko un sliktāko gadu arī akciju indeksiem, jūs redzēsiet to, ka ilgtermiņa ienesīgums būs pilnīgi cits. Bet var sakot, ja kāds būtu ieguldījis 2000. Gada sākumā un turējis zeltu, viņš būtu nopelnījis vairāk nekā ja viņš būtu turējis jebkuru globālo akciju indeksu. Bilde paliek interesantāk, ja mēs paskatāmies 1980. līdz 2000. Jo tādā apmēram 80. gada sākumā zelts maksāja kaut kur $850 par unci, un 2000. Gadā viņš bija kaut kur $250–300 par unci. Kas nozīmē, ka viņš pēdējos, to 20 gadu laika posmā viņš uzrādīja ilgtermiņa kritumu, lai gan 80. un it īpaši 90. vidus un otrā puse bija vēsturiski ienesīgākais laiks, lai turētu globālās un īpaši ASV akcijas. Tā kā šeit 20 gadi ir par labu akcijām, otra 20 gadi ir par labu zeltam. Pastīsimies vēl tālāk. 1971. līdz 1980. Ko mēs redzam? Zelts pieaug no 35 līdz aptuveni $800 par unci. Un tajā laikā akcijas labākajā gadījumā bija pa nulēm, jo tā galīgi nebija akciju 10 gadi. Un tad mēs saliekam kopā šos 55 gadus. Un mēs redzam, ka ir 10 gadus, kad ir labāks akcijas, un 10 gadus, kad ir labāks zelts. Bet ja mēs tā nomināli salīdzinām zelta cenu par unci 70. un šodien un akciju indeksu 70. sākumā un šodien, man liekas, ka pāris procentu gadā tomēr akcijas pelnītu vairāk. Bet tā starpība ir kaut kur 2% gadā. Kas nozīmē to, ka zelts nav tik labs, bet viņš arī nav slikts ieguldījums. Tas ir pēdējie 50 gadi. Atkal, šeit mēs skatāmies uz to dolāru amerikānisko skatpunktu, un tad bilde kļūst vēl interesantāka. Jo no 40. gada otrās puses līdz 70. gadam zelts maksāja $35 par unci, jo bija tā sauktā Bretton Woods sistēma, un bija strikts zelta standarts, cik pārējās valūtas maksās attiecībā pret zeltu. Kas nozīmē to, ka zelts nebija neieguldāms, ne tirgojams instruments, jo vienkārši viņš stāvēja uz vietas dēļ likuma. Un ja mēs paskatāmies no 30. līdz 40. gadu otrajai pusē, ja jūs esat amerikānis, jums nemaz nedrīkstēja piederēt zelts, jo zelts bija aizliegts. Lielajā depresijā aizliedz zelta turēšanu, pirkšanu un pārdošanu, lai vienkārši visi cilvēki savu naudu neglabātu zeltā, bet viņi būtu spiest vai tērēt vai ieguldīt. Tā kā 30. gados jums legāli nemaz, un agrējos 40. jums nevarēja zelts legāli piederēt. Un tas ir tas interesantais fakts. Tā kā vienā 50 gadē zelts ir faktiski neieguldāms instruments dēļ likuma. Nākošajā 50 gadē viņš ir mazliet sliktāks ieguldījums nekā akciju indeks, bet mazliet sliktāks, nedaudz sliktāks. Un ko tad te var secināt par šo 100 gadu, ja mēs to skatāmies tādā kontekstā, ka, ja mums ir ekonomiskā sistēma, kurā ir brīva konvertējuma valūta, kas nav piesieta kaut kādam valūtu grozam vai zeltam, un nav nekāda ekonomiska un politiska ierobežojuma, un centrālās bankas pēc savu dizaina strādās tā, lai būtu neliela inflācija, ir diezgan liela jēga no zelta, tāpēc, ka ja viņš 50 gados ir tomēr uzrādījis tādu kāpumu, daļa no ieguldīšanas portfeļa var būt zeltā. Tur 10, 20 vai cik procenti jāstāsta konkrētam investoram pēc savām uzskatiem. Bet tomēr es liktu lielāku uzsvaru uz akcijām dēļ tā, ka
akciju indeks tomēr pēc savu dizaina radīja tā, ka viņi ilgtermiņā pelna plus izmaksā dividendes. Tāpēc balanss starp akcijām un zeltu ir scenārijs, no kura būs ļoti grūti aizšaut garām, it īpaši ņemot inflācijas brīžus, ņemot vērā brīžus, kad ir akciju cenu kritums un līdzīgus laikus. Tas kopā izbalansēs visu portfeļa risku un portfeļa svārstīgumu, un jūs no tā īsti neko nezaudēsiet. Bet te mēs sarežģīsim bildi. Es tikko stāstīju tādu izteiktu pro-amerikānisku skatījumu, kas būtu nozīmējis, ka jūs varētu ieguldīt pēdējos 100 gadus. Un tagad iedomāsimies tādu scenāriju. Ir kāds turīgs Latvijas kapitālists, kas 20. un 30. gados ir sapaldījis ārkārtīgi daudz naudas un bijis pietiekoši apsviedīgs, lai 30. gadu pašā beigās visu pārdot, savus mežus, rūpnīcas, laukus, visu pārējo, un šo īpašumu atstātu mantiniekiem uz priekšu, un pēc tā laika civil likuma, kas ir arī šo laiku civil likums uztaisīja mantojumu, kad kādam cilvēkam pēc 4 vai 5 paudzēm pēc 100 gadiem pienāksies viss mans kapitāls. Šo mantojumu aizved uz kādu Šveices vai Londonas advokātu biroju, un pēkšņi, piemēram, man ir atnākusi vēstule no šī biroja, kad man ir materializējies vai stājies spēkā mantojuma līgums, ar kuru es esmu tiesīgs saņemt visu to kapitālu, kas man 30. gados bija mantots. Scenārijs 1. Mans vectēvs būtu ieguldījis visu Latvijas valdības obligācijās vai Latvijas uzņēmumu obligācijās un akcijās, kas bija tajā laikā izdotas, vai izveidojis kādu plašāku portfeli, kur viņš bija ieguldījis Latvijas, Lietuvas, Polijas, Čehoslovākijas un Vācijas akcijās, un šo akciju portfeli faktiski mantojas man uz šodienu. Vai viņš vienkārši būtu aizgājis pār to visu naudu, ieguldījis zeltā, salicis visas zelta provas, visas zelta apliecinājumus, ka tas zelts ir tāds, kāds viņš ir, ielicis viņu seifā aizvedis kaut kur turēs gulbenes, nezinu, pie leisciem, kādā lauku mājā, un vienkārši apracis viņu zem kādas klēts. Un vienkārši tajā mantojuma līgumā parādīs konkrētas lokācijas un seifa atslēga. Kurš no šiem diviem ieguldījumiem man būtu šodien bijis labāks? Protams, ka zelts, jo tad zeltam bija noteikts svars, noteikti raudzes, noteikts vērtību kopums, kas noteica, kas viņš ir, un es viņu būtu vienkārši tagad šodien samainījis pret šodienas kursu. Vai tas būtu ieraksts pirms 100, 200 vai 50 gadiem, bet viņam būtu kaut kāda vērtība. Attiecībā uz globāli sadalītu akciju portfeli starp Baltijas, Polijas, Čehoslovākijas un Vācijas akcijām, būtībā viņas būtu tapušas vērtībā vai arī vispār nekādā vērtībā, jo, kā mēs zinām, uz noteiktu laiku šīs valsts beidz eksistēt un nekādiem vērtspapīriem vairs nebija nekādas jēgas. Un tad tā ir viela, ko pārdomāt, ja mēs salīdzinām vērtspapīrus pret zeltu. Tāpēc, kad vērtspapīri strādā ļoti labi, kad viss ir kārtībā. Ja jums ir stabila ekonomika, stabila izaugsme un viss notiek, protams, labāk ir ieguldīt vērtspapīros. Bet dienā, kad tas beidzās, tad viss sāks domāt par citiem aktīviem. Ja sāktos karš, pilsoņu karš, kaut kāda liela nemiera vai lielas nestabilitātes, jūs stipri mazāk domāt par to, kādos ETF-os ieguldīt vai kaut ko tādu, bet fizisks zelts jums būtu daudz lielākā vērtē nekā vērtspapīri. Un starp citu arī jūs būtu ieguldījis pirms 100 gadiem amerikāņu akcijās. Visdrīzākais, kad vēl būtu 1 vai 2 no tām akcijām šodien vēl eksistētu, jo tajā laikā nevarēja nopirkt nekādas ETFs vai ieguldījumu fondus. Jums pašiem bija jāizveido vērtspapīru konts, 20. gados jānopērk 20. gada akcijas. Un jāatceras to, ka 100 gadu laikā tās pašas akcijas vēl eksistētu šodien. Tas būtu tad, ja kāds būtu pirms 100 gadiem ieguldījis un atstājis viņus 100 gadus neaiztiekot. Jo tad nebija ETF, ieguldījumu fonda vai kāds, kas vienkārši viņus visus varētu menedžēt jūsu vietā. Arī to atcerieties, ka šie produkti, kur mēs skatāmies tagad, ir tikai pēdējo 10 gažu izdomājums. Kādreiz tie tādi nebija. Un tas ir tāds, liek padomāt par to, kā jūs uz to skatāties. Īstermiņā, kad viss ir labi vai pavisam lielu pildi, tad tas vienkārši ir savādāk. Tas nav labāk vai sliktāk, tas vienkārši ir tas, uz kādā kontekstā jūs to raugaties un kā jūs tam visam pieejat. Tāpēc labākais vienmēr, protams, ir sabalansēt. Ja esat ilgtermiņa investors, lielākoties akcijas, kamēr, es ceru, ka viss būs arī labi. Akcijās, akciju indeksos un daļa zeltā, ja jūs esat traderis, kā es tikko stāstīju, ja zelts brīvi maina savu cenu un viņš nav piesiets konkrētām valūtām, būs 10 gadus, kad viņas kāps un 10 gadus, kad viņas kritīs, bet iespējas pilnīgi būs vienmēr. Pastieties, jebkur 10 gadi ilgtermiņa trenda sekotājiem, zelts vienmēr dos iespējas. Tāpēc galvenais, lai jums ir savs fokus un ilgtermiņa bilde un iespējas būs jebkurā tirgu vienmēr.